pasākumu Expo 2025 ir aizvadīts. Nu ko, Arti, pats apmierināts, kā gāja šodien? Forši. Mūsu stendā atnāca tieši tie cilvēki, kam interesē skaņa. Cilvēki, kas vēlējās šīs sistēmas redzēt savos pasākumos. Bet tomēr pāris vārdos vēl vienreiz. Ko šodien varēja šeit dzirdēt no Silvernote? Tātad mēs esam atraduši savu jaunāko balto ruporu sistēmu. Mēs viņu saucam par dizaina sistēmu. Principā tā ir radīta klubiem vai ekstravagantiem pasākumiem, kur ir svarīgs tieši dizains. Šīs sistēmas nosaukums ir lips, jeb lūpas, jo rupori atdarina cilvēku lūpas dizainu. Tu pats esi apmierināts ar to, kā skanēja šodien? Jā, es esmu patīkami pārsteigts, ka arēnā, kurā ir ļoti grūti strādāt, kurā cilvēki saka ļoti slikti skan, patiesībā skanēja forši. Daudz nāca izteikt komplimentus par to, ka skaņa ir ļoti trīsdimensionāla un labākais, kas ir dzirdēts, kas, protams, dod jaunu iedvesmu nākošiem projektiem. Un otra sistēma, ko mēs esam paņēmuši, ir kompakta sistēma, kura ir radīta tieši mūziķiem, dīdžejiem. Šī gan ir jau jaudīgāka sērija. Iepriekšējā gadu mums bija Studio 8 ar 12 solsūbu, šī jau ir Studio 12 ar 15 solsūbu, daudz jaudīgāka par iepriekšējo, bet tai pašā laikā vēl joprojām viens cilvēks viņu var ļoti ērti uzstādīt un novākt un apkalpot. Un kā mēs visi te pārliecinājāmies, tā sistēma ir ļoti skaļa. Pat pārsteidzoši skaļa. Neviens negaidīja, ka no šī mazā komplekta dabūt tādu skaņas spiedienu. Forši, ka uz izstādi ir atbraucis arī galvenieks Mārtiņš. Pastāst, Mārtiņ, cik sarežģīti bija šim projektam izstrādāt ribas, izdomāt novietojumu viņām. Pašā pamatā no sākuma likās gana vienkāršs projekts līdz brīdim, kamēr viņi nesāk taisīt. Kā tu atrisināji šitās tukšās liektās vietas, jo es dzirdu, ka vispār nav nekādas pieskaņas šeit? Ribot iekšpusē, bet viņas beigās uztaisīja kā tiltu kolonas būtībā. Tu lietas, ports ir liekts, kā jau visos Silvernote produktos, jā? Jā, tur viss liekts, visa pretīm nostiprināts, lai neviens materiāls nepaliek brīvi peldoši gaisā. Šā gada labākais projekts. Artūrs ir cilvēks, kurš nodarbojās ar skaņošanu un ierakstu studijām jau 20 gadus. Vairāk. 2009. gads, kad es pa lielam pārcēlos uz Kuldīgu, jā, un tad arī mūsu sadarbība sākās. Un man, pieņemsim, kā skaņotājiem, ja, ir šausmīgi viegli strādāt uz sistēmu, kura ir sakārtota, un man nav jādomā, ka tur jārvē kaut kādas blusas ārā, tur viss vienkārši skan. Un skaņot grupu, saprotiet, tā ir bauda, bez iespringuma, un rezultāts vienmēr bijis superīgs. Cik tad Latvijā patiesībā ir tādas savāktas sistēmas? Droši vien uz roku pirkstiem var saskaitīt, un Silvernote, es domāju, ka tas ir tāds ļoti izcils sasniegums. Un ir prieks īstenībā, ka mēs esam satikušies, un ka mums tā sadarbība šos gadus ir bijusi vienkārši izcila. Un tā dzīvā mūzika patiesībā skan krietni labāk nekā klausoties jau ierakstu. Tas ir tas, kā uz tām Silvernote sistēmas, ka var uztaisīt vienkārši superīgi to miksiņu. Atnākuši pie paša galvenā dīdžeja, Agra. Šoreiz es viņu intervēsim, nevis viņš mūs. Un Agrs ar šo jauno Silvernote 12 solu sistēmu un 15 subiņiem strādā jau gadu. Viņš bija tāds pirmais tieši šīs sistēmas testētājs un īpašnieks. Ko Agri var pastāstīt pēc vesela gada strādāšanas? Baigi forši īstenībā vispār ir forši, ka var arēnā uzdīdžejot. Tas bija tāds mazais sapnīts, bija uzbūvēt fantastisku skaņas sistēmu, uzcelt to latiņu augšā visiem Latvijas dīdžejiem un parādīt arī, ka parastos pasākumos ir, kur augt un augt. Un šodien ļoti labs rezultāts, jā. Patiesībā es zināju, ka būs labi, bet kad cilvēki nāk klāt un prasa tiešām to skaņas jaudu var dabūt ārā no 15 subiem, jā. Kaut kas tāds var tik labi, apjomīgi, plaši un spēcīgi skanēt.